Šo vērķi Sony ir nosaucis par XLR K3M. Kas ir K3M, es nezinu, bet es zinu to, ka šis ir trešais nozīmīgākais pirkums kanāla vēsturē. Un tas ir lielisks un par šo cenu praktiski neaizstājams. K3M pats par sevi pamatā ir tāds universāls komplekss priekš Sony kamerām, kurš ir faktiski tāds 3-1 skaņas ierakstīšanas interfejs, laikam tā būtu to pareizāk nosaukt. Tas ir plaši zināms fakts, ka ierakstītās skaņas kvalitāte nosaka ļoti daudz. Daži pat saka, ka pie štruntīga video skaņa tāpat var izvilkt visu video. Manuprāt, gan ir 50/50, jo abi divi ir svarīgi un nepieciešami, un atkarībā no tā, pie kāda projekta strādā, viens vai otrs var būt pat lielāka prioritāte. Piemēram, ja tev vispār nav nekāda balss ieraksta, tad vizuālais būs noteicošais. Tāpat arī, ja ieraksti, piemēram, podcastu, tad vizuālais klasiski nav vispār, bet gan tikai audio. Tāpēc šajā diskusijā es ieturēšu neutralitātes līniju. Bet kāpēc šis ir 3-1 un kas tad ir tās visas sadaļas? Pirmkārt, tā ir tava audio signāla pārvaldīšanas ierīce, kura uzkabinās uz Sony kameras caur savu vienīgo stiprinājumu, kuru Sony sauc par MI, jeb multi-interfejsu. Varbūt esi dzirdējis terminus tur hot shoe un cold shoe mounti, un tie arī ir stiprinājumi veidi pie rokturiem tur uz kamerām, un tad lūk, šis te MI ir hot shoe, kas nozīmē, ka šādi pievienot ierīci ar šādu stiprinājumu, kuram ir konektori, iegūs kaut kādu funkcionalitāti. Cold shoe savukārt nozīmē, ka tu, vienkārši vari piestiprināt kaut ko, piemēram, tur šādu te vienkārši stiprinājumu klāt, un nekas nenotiks. Tas būs tikai piestiprināts. K3M caur hot shoe uzreiz tiek darbināts, jeb barots no kameras, un kamera savukārt var barot baterijas vai adapteri, un tā tas viss arī pasākums strādā. Tev reāli nekādi papildus vadi, papildus baterijas vai tam līdzīgs nav nepieciešams, lai varētu šo te, es teiktu, galveno daļu šajā ierīcē lietot. Tā uzreiz spēja arī dot ārā Phantom Power priekš mikrofoniem, kuriem tāds strāvas padeves veids ir nepieciešams. Un viss tiešām tāds iespraud un darbojies risinājums. Reku, piemēram, es gan par šo vēlāk runāšu, bet jā. Lūk, paņēmi iespraudi, ieslēdzi kameru un aiziet. Un otrā lieta ir audio ierakstu vadība no šīs te pašas ierīces un uz šī moduļa, kurš īstenībā ir tieši tāds pats, kā nāk līdzi vienai konkrētai FX30 Sony kameras komplektācijai, ir tas, kāpēc šis ir tik iekārojams. Un es teiktu, ka tāds, must have, ja negribi pārāk sarežģītu mikrofonu setupu un gribi saglabāt vienkāršu pārvaldību. Un šo, laikam, grūti iedomāties, kas varētu pārspēt. Ja es korekti saprotu, un man, diemžēl, nav iespējas pārbaudīt, bet tu vari ierakstīt pat 4 kanālus vienlaicīgi, un tas jau ir tāds normāli podcastu līmeņa pasākums. 2 kanāli iet teorētiski caur abiem 2 XLR portiem, un vēl teorētiski es pieņemu, ka caur 3,5 inputiņu šeit augšā vari vēl pielikt klāt kādu sistēmu, kā piemēram Rode Wireless Go 2 vai Pro, kuram ir 2 mikrofoni, un tur DJI, man tā liekas, ir receivers un transmitters, un sanāk, ka tā skaņa rakstītos nevis katra savā kanālā, bet gan 3. un 4. vienlaicīgi vai kaut kā tam līdzīgi. Es ceru, ka šo video skatās kāds, kurš arī ir kādu laiku šo te ierīci lietojis un varbūt pat ir sanācis ko tādu testēt un varēs pakomentēt, bet šī ir viena no retajām reizēm, kad es nezināšu ne pa 50% konkrēti atbildēt. Katrā ziņā 3 mikrofonus, katru savā celiņā, spēja ierakstīt pilnīgi noteikti. Par to 4. To teorētiski vajadzētu kādam vēl mēģināt pačekot, bet teorētiski vajadzētu arī strādāt. Un jā, ja šiem te XLR mikrofoniem, kā teicu pirmajā punktā, arī nevajag papildus vēl to Phantom Power vai 48 voltus, tad vispār iespraudi un lieto un aizmirsi. Un trešā lieta ir, principā jau arī acīm redzamā, ka teorētiski tev nevajag papildus mikrofonu. Teorētiski arī ar šo te Sony līdzi doto pietiek. Un es šo esmu izmantojis jau pēdējos, 20 varbūt video. Apmēram kaut kas tāds, pat varbūt vairāk. Ideālajā scenārijā šis mikrofons būtu tikai tāds, backup scratch audio, kurš nav ne primārais avots, nekā tur savādāk. Un es gan īstenībā ceru drīzumā upgradeot šo te uz Sennheiser MK416, kurš kā 200 eiro mikrofons, bet pagaidām lietošanas ērtumam ar šo komplektu strādāt ir ērtāk kā ar šo te iepriekš izmantoto Rode Wireless Go,
pirmās paudzes mikrofonu, jo nav jāsako līdz nekādām bateriju uzlādes līmeņiem, ieslēgšanai, izslēgšanai. K3M ieslēdzās līdz ar kameras ieslēgšanos un ir gatavs lietošanai. Tā, un tagad, kamēr es runāšu par šī te interfeisa papildus featurām, es arī ierakstīšu skaņu un pārslēgāšu ik pa brīdim starp šo te Sony mikrofonu un Rode, lai dzirdi atšķirību, bet arī uzreiz piebildīšu, ka audio pārvaldīšana un pēcapstrāde man vēl, tā ir sfēra, kurā man vēl ļoti daudz ko mācīties. Tāpēc, ja ir kādi iestatījumi vai pārvaldīšanas ieteikumi, droši dalies ar tiem komentāros. Tātad, paša K3M pārvaldīšana ir vienkārši brīdī, kad apmēram esi sapratis, kas un kā notiek. Bez jau minētajiem 2 XLR portiem un 1 3,5 portu, kas ir šie inputi, ir arī 2 interfeisi, kurus pārvaldīt. Mazākajā no tiem tu iestati, kas ierakstīs audio, piemēram, manā gadījumā ikdienā tikai 1 inputs tiek izmantos, bet var arī saslēgāt līdz šiem te 3 līdz 4 audio celiņiem. Otrs ir digitālā vai analogā audio izvēles slēdzis. Tas jau vairāk atkarīgs no tā, kuru Sony kameru izmantos un kā kurai šis te strādās. Un lielākais ir priekš jau nedaudz detalizētākas ierakstāmās skaņas pārvaldīšanas. Input 3 ir pa liela tikai gains, jeb mikrofona skaļums. Tā vienkārši izsakoties. Un priekš XLR inputiem ir jau pirmkārt 0, -10, -20 decibelu attenuation, jeb decibelu samazinājums, laikam. Tā laikam to precīzāk tulkoties, kā arī pārvaldīšana, kāds avots tev būs. Un izvēle ir starp line, mic un minētiem 48 voltiem Phantom Power priekš XLR mikrofoniem, kuriem vajag papildus jaudu, kuriem nav pašiem savs jaudas avots, bet vajag. Un abiem XLR inputiem visas darbības ir vienādas. Ir arī gain ripuļi tiesa bez kaut kādiem sajūtamiem solīšiem, ar kuriem pārvaldīt šo ienākošā signāla stiprumu, un vēl ir arī izvēles starp automātisku šo te gainu un manuālo, kuru, kā jau teicu, var iestatīt. Un vēl trešais tikai XLR otrajam inputam, kurš principā klonē to, ko esi iestatījis pirmajā. Respektīvi, ja pirmajā iestati auto un otrajā link, tad otrais kopēs to pašu automātisko gainu iestatījumu, kurš sanāk no pirmā avota. Ja pirmajā iestatīsi manuāli un otrajā link, tad arī kopēsies pirmā šis te iestatījums. Man tas šķiet dīvaini un noderīgi vienlaicīgi, jo, ja abiem ir auto un otrajam vēl ir links, tad, kaut kā nedaudz pazūd jēga, bet, labi, es lieki neizplūdīšu. Lūk, mikrofonos, protams, ir starpība. Varbūt arī saprati, kāpēc es metu acis uz jaunu mikrofonu, bet kopumā nav arī šis līdzdotais slikts, bet, nav arī tā, ka tas vienpersoniski spēs turēt līdzi nopietnākiem mikrofoniem. Lai arī cik ļoti es priecātos par šo te pirkumu, man ir dažas lietas, kuras neapmierina, bet tās tāpat nemaina manu gala verdiktu. Pirmkārt, es uzskatu, ka priekš 600 eiro ierīces uzbūves kvalitāte varēja būt augstāka. Iekārta jūtās lēti no lētas plasmas uztaisīta. Tiesa, tai vēl nekas pa šiem te mēnešiem nav noticis, tāpēc varbūt, ka nav arī nemaz ko tik traki pārmest. Kopējā pārvaldīšana varēja būt arī nedaudz vienkāršāka, īpaši saprotot, ko un kā jāsaslēdz, lai izspiestu maksimumu, īpaši tur pa tiem inputiem un tādām lietām. Arī saprast, vai visu es saslēdzis pareizi, nav tik vienkārši, jo dažreiz skaņa it kā ierakstās, bet beigās nē, un tad izrādās, ka gribot augstākas kvalitātes ierakstu, kuru kamerā iestatīja montāžas programma, to neatpazīst, un viss ir jāpāraksta, vai ir jāiet tur kaut kur tur konvertēt un vēl viss kaut kas. Noteikti neprocīgi. Un lielākais, manuprāt, mīnus šajā te visā pasākumā ir šis te mikrofona stiprinājums. Man gan nav par rokai, bet tas neder visiem mikrofoniem. Un tas nav arī standarta izmērs, un te es nesaprotu, kāpēc tieši Sony nevarēja samesties uz vienu roku ar šiem te standarta turētājiem un vienkārši šo te briesmoni padarīt, vismaz saderīgu ar citiem mikrofoniem, jo, kad nomainīšu mikrofonu, man šis te reāli pasākums traucēs. Ja arī īstenībā nemaz tā nevar vienkārši noņemt nost, tur viss ir jāmontē nost. Tas ir patizls un tas traucē un vispār būtībā ir diezgan liekas. Varēja tur varbūt augšā būt kāds cold-shoe, kuram piespraust iekšā kādu, nezinu, piemēram, monitoru vai arī kaut kādu to pašu wireless receiveru no Go, kaut kādas visādas tādas lietas. Ok, šo te vēl varētu kaut kā varbūt attaisnot vlogojot, ņemot vērā, ka tev tā viss pretī stāv, bet normālā produkšanā, kur mikrofons tāpat stāv atsevišķi, īsti nē. Lūk, un tagad vlogošanas paraugs ar šo mikrofonu ārā, kur ir pietiekami daudz vējš, kaut kādi vēl ielas trokšņi un tā tālāk. Un tagad es pārslēgšos no šī mikrofona uz kameras iekšējo mikrofonu. Un tagad tīri salīdzināt ar, lūk, man XLR K3M ir rokā. Šādi izklausītos, tad arī ierakstīju to kameras mikrofonu, kas, protams, ir uzreiz kā diena pret nakti
starpība tajā, cik kvalitatīvs ir audio. Un ārā arī var, man tā liekas, ka dzirdēt arī kādu krauklīti un tā tālāk, vai ne, tā kā ir arī šim te ārā apstākļos bez beigtā kaķa vai vēja protektora jēga. Man patīk savukārt, ka visi knibuļi ir noslēpti aiz šīm te durviņām, un neviens netīšām tos nevar pieregulēt, kas dod papildus drošību, ka iestatītais arī paliks iestatīts un pa lielam nav nepieciešamība katru reizi pārbaudīt iestatījumus. Bet, vienmēr labāk to tāpat ir lieku reizi izdarīt, nekā pēc tam plēst matus, ka kaut kas nav sagājis. Kopumā es uzskatu, ka šis ir tiešām tāds lēts un mega ērts viss vienā nopietnas risinājums videogrāfiem. Jo citkārt tev vajadzētu mikrofonu, tev vajadzētu vēl audio interfeisu un vēl ierakstīšanas iespēju tur Audacity vai arī kādu ārējo ierakstītāju tur no Tascam vai Zoom, plus vēl dažādi vadi un tā tālāk un tā joprojām. Un šeit iegūsti visu to tādā lieliskā un mazā kompaktā risinājumā. Un Sony vēl līdzi iedod adapteri, ar kuru vari šo te risinājumu, piemēram, uzlikt uz būra roktura vai kāda cita kolču atbrīvojot vietu, kameras augšpusē. Bet, ja tam adapterim vēl tur augšā būtu arī kolču vieta priekš, piemēram, monitora, kā jau minēju, tad vispār būtu super. Bet kopumā es varētu vēl šo video izvērst garāku, bet tas jau būtu vēl detalizētāk un varbūt arī kādam pavisam garlaicīgi, un es vēl potenciāli varētu izblamēties ne savās pārāk labajās zināšanās par skaņas ierakstīšanas mākslu, jo tā ir māksla, lai arī ko kāds teiktu. Tāpēc šoreiz ar šo video es arī beigšu, teikšu sirsnīgu paldies par skatīšanos un interesi arī par citiem gadžetiem, ne tikai tur telefoniem, datoriem, un ceru, ka mēs kā alaži tiksimies kādā no nākamajiem video. Atā!